Modernā pasaule ir pilnībā atkarīga no elektrības. Tā mūs savieno un apgādā mūsu iekārtas. Atliek tikai paieties pa ielu, lai redzētu, cik ļoti cilvēks ir atkarīgi no tehnoloģijām. Augstas sprieguma sistēmas ir īpaši bīstamas un jūtīgas pret mehāniskām kļūmēm. Pēdējā laikā ASV ir piedzīvojušas vērienīgus strāvas zudumus, kas ietekmēja miljoniem cilvēku, pārvēršot to dzīvi pēkšņā haosā. Bet daži eksperti uzskata, ka elektrotīklu traucējumus nerada cilvēku kļūdas. Tos izraisa ārpuszemes draudi. Kopš 50. gadiem NLO ir manīti virs spēkstacijām, nopludinot enerģiju un gremdējot pilsētas patvaļīgā tumsā. Vai strāvas zudumi ir ārpuszemes tehnoloģiju blakus efekts? Vai arī ir kāds tumšāks plāns? Pievienojieties, kad atmaskojam uzbrukumu globālajam elektrotīklam. Slepenās lietas, citplanētieši. Globālā cīņa ir sākusies. Slepenās lietas, kas gadu desmitiem ir slēptas no sabiedrības par NLO liecībām, tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība vēlas slēpt no jums. Slepenās lietas, citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zemē. Argentīna, 2009. gada novembris. Simtiem cilvēku bauda karsto nakti Joaquin Gonzalesas pilsētā. Pēkšņi debesis sāk zaigot, un simtiem cilvēku izbēlēs noraugās, kā milzīgs mirdzošs kuģis virzās hidroelektrostacijas virzienā pie Juramento upes. Objekts vairākas minūtes pavada gaisā, un tad pazūd. Bet pirms tam vairāk nekā 1 miljons cilvēku ieslīgst pilnīgā tumsā. Vai viens NLO izraisies strāvas zudumu vairāk nekā 250 kvadrātkilometru platībā? Ja citplanētieši patiešām izrādās, mums ir jājautā, kāpēc. Tā nav spēka izrādīšana, jo tad mūsu vairs sen nebūtu. Viņa tehnoloģijas ir daudz attīstītākas par mūsējām. Atbilde iespējams ir meklējama notikumos, kas pirms vairākiem gadu desmitiem risinājās uz ASV zemes. Nacionālās izmeklēšanas komitejas gaisa fenomena ziņojumā ir teikts, ka 50. gados ir piedzīvots NLO vilnis, kas saistīts ar elektromagnētisko aktivitāti. Slepenā lieta – Levelendas, Teksasas incidents. Levelenda, Teksasa, 1957. gada 2. novembris. Dučiem liecinieku ziņo par savādām gaismām debesīs, kas redzamas vairāk nekā 3 stundas. Levelendas patruļas rakstiskā liecība atklāja biedējošas detaļas par šo incidentu. Es pamanīju savādu uzliesmojumu ceļa galā. Uzplaiksnījums virzījās no austrumiem uz rietumiem un pārvietojās tuvu zemē. Kad gaismas nolaidās uz lielceļa, 10 automobīļi noslāpa un apstājās. Pilsētas iedzīvotāji ziņo, ka automašīnām pazudusi elektrība. Kad gaismas debesīs pazūd, dzinējus var atkal iedarbināt un ceļu turpināt. ASV slepenā NLO vienība projekts Zilā grāmata nekavējoties sāk izmeklēt incidentu. Viņi secina, ka NLO iespējams izmanto elektromagnētisko spēku. Edvards Rupelts, bijušais Zilās grāmatas projekta vadītājs, atzīst, mēs saņēmām ziņojumus par radiāciju un indukcijas laukiem, kas saistīti ar NLO. 1957. gada elektromagnētiskie incidenti liecina par gluži jaunu dimensiju NLO izmeklēšanā. Vai šo citplanētiešu elektromagnētisko fenomenu varētu izmantot, lai neutralizētu ne tikai auto, akumulātorus un gaismas? Pēc Otrā pasaules kara milzīgie elektrotīkli ļāva Amerikai trīskāršot enerģijas patēriņu. Vai šis pēkšņais enerģijas patēriņa kāpums piesaistīja citplanētiešu uzmanību? Exetera, Ņūhempšīra, 1965. gads. Maza ainaviska Jaunanglijas pilsētiņa. Bet kādu pēcpusdienu klusā atmosfēra tiek satricināta, kad vairāki liecinieki ziņo par mirdzošām lodēm, kas nolaižas no debesīm un pieķeras elektrolīnijām. Notikuma vietā ierodas vietējā policija, kad debesīs parādās gaisa spēku bumbvedējs.
NLO ātri aizlido un lidmašīna sekotiem, bet notikumi, kas risināsies tikai pēc 9 nedēļām, uz visiem laikiem izmainīs elektroindustriju. 1965. gada 9. novembris. Māte un viņas bērni novēro ugunsbumbu, kas pāršķeļ Sirakūzas debesis Ņujorkā. Tai lidojot garām, gaisma viņu mājā sāk draudīgi mirgot. Turpinājumā miljoniem cilvēku pārsteidz pēkšņa tumsa. Vai vainīga cilvēku kļūda, vai tā ir citplanētiešu sabotāža? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. 1965. gada 9. novembris. Vislielākais strāva zudums, kādu Ziemeļamerika ir piedzīvojusi. Lielais ziemeļaustrumu aptumsums iegremdēja pilnīgā tumsā 30 miljonus cilvēku 2 valstīs, 8 ASV austrumu štati un Kanādas dienvidi palika bez elektrības. Sirakūzas lidosta, Ņujorka. Lidmašīnas, kas gatavojas nolaisties, sagaida piķa melns skrejceļš. Minūti pēc aptumsuma pasažieri un Sirakūzas lidostas komandiera vietnieks debesīs novēro milzīgu ugunīgu disku 50 metru diametrā. Kamēr lidostas liks tumsā, lidojuma instruktors un viņa students uzsāk nolaišanos uz skrejceļa. Gatavojoties nolaisties, viņi pamana vēl vienu savādu gaismu virs tuvējās Klejas apakšstacijas, kas ir Strāvas maģistrāle. Tad 5:27 pēcpusdienā Strāva pazūd aptuveni 25 miljoniem cilvēku. Ņujorkas pilsētas sastrēguma stunda pārvēršas haosā. Pārpildīti lifti iestrēgs šachtās un 80 000 pasažieru paliek metro tuneļos. Uz zemes nedarbojas luksafori. Sastrēgumi sniedzas kilometru garumā visos virzienos un 100 000 cilvēku steidzas pa tumšajām ielām. Virs aptumšotās pilsētas parādās spoža gaisma. Vai tas ir tas pats NLO, kas tika novērots virs Klejas apakšstacijas, vai arī tas ir cits mīklains lidaparāts, kas izsūc katru Ņujorkas kilovatu? Kad Ņujorkas elektrotīklu dienests nosūta uz Klejas apakšstaciju komandu, viņus sagaida FIB aģenti. Bet kamēr pilsētu ir pārņēmušas laupīšanas un uguns, elektrotīklu izmeklēšanā netiek atklāts nekas neparasts, un pēc 13 stundām tiek atjaunota Strāvas padeve. FIB atsakās sniegt komentārus vai atzīt savu līdzdalību. Bet kāpēc Strāvas zudumu būtu jāizmeklē vairākiem FIB aģentiem? Nākamajās nedēļās prese spekulē, ka Strāvas zudumu ir izraisījis citplanētiešu kuģis. Life Magazine, viens no cienījamākajiem izdevumiem, publicē fotogrāfiju ar virsrakstu, vai šis varētu būt NLO. Bet tikai pēc 3 gadiem tiek izmeklēta citplanētiešu iejaukšanās varbūtība. ASV Valdības zinātnes un astronautikas iekšlietu komiteja sarīko īpašu sēdi. Slepenā lieta - simpozijas par tēmu neidentificēti lidojošie objekti. Vašingtona, 1968. gada jūlijas. Džeims Makdonalds, slavens atmosfēras fizikas institūta profesors, dalās atklājumos par NLO. Makdonaldam tika sniegta nebijusi piekļuve acu liecinieku liecībām, valdības dokumentiem un pat slepenajām zilās grāmatas lietām par NLO aktivitāti. Makdonalds brīdina. Pastāv mīklaina un satraucošas saistības starp novērojumiem un Strāvas zudumiem. Ir steidzami jāpievērš uzmanība NLO problēmai. McDonalda atklājumi nonāk presē un šokē Amerikas enerģijas infrastruktūru. Tajā pašā gadā slavenais fiziķis Edvards Kondons un viņa komanda iepazīstina ar sen gaidīto valdības ziņojumu zinātnes sabiedrībai par NLO. Daudzi domā, ka beidzot tiks iegūta atbilde NLO jautājumam. Slepenā lieta - Kondona ziņojums. Kāds kritiķis šo ziņojumu raksturo kā visietekmīgāko publisko dokumentu par NLO problēmas zinātnisko statusu. Visiem zinātniskajiem darbiem par NLO problēmu ir jāsasaucas ar Kondona ziņojumu. Industrija ar prieku sveic zinātnisko ziņojumu par NLO fenomenu.
Viens no šādiem līderiem ir kompānija Ford Motor, kas cenšas izprast incidentus, kuros NLO izsūc elektrību no auto visā Amerikā. Nacionālā gaisa fenomenu izmeklēšanas komiteja piedāvā valdībai savu palīdzību, lai izpētītu novērojumus un to mīklainās sekas. Tiek veikta virkne testu un simulāciju, balstoties uz elektromagnētiskajiem novērojumiem, bet netiek gūts skaidrojums, kā automašīnas tika imobilizētas. Šķiet, ka atklāsmes diena beidzot ir pienākusi. Turpinājumā, vai Condona ziņojums oficiāli atzīs ārpuszemes draudu realitāti, vai arī ir kāds slepens mērķis? Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Vašingtona, 1969. gads. Ziņojumi par NLO, kas izsūc enerģiju, imobilizē auto un izraisa strāva zudumus pilsētās, ir izraisījuši bažas lielajos uzņēmējos, presē un zinātnieku sabiedrībā. Uz to reaģējot, ASV valdība liek sagatavot Condona ziņojumu, lai atklātu patiesību, bet oficiāli atklājumi ir gluži pretēji. Slepenā lieta - Condona ziņojums pieseks. Tiek nopludināts dokuments, kas sagrauj Condona izmeklēšanu. Parādās apsūdzības par valdības piesegu. Dokumentā kāds vadošs pētnieks citplanētiešu meklējumus nodēvē par muļķībām. NICAP nekavējoties pārtrauc savu līdzdalību, apgalvojot, ka izmeklēšana ir blēdība, kurā netika plānots iegūt reālus rezultātus. Neskatoties uz pārliecinošajiem pierādījumiem un simtiem aculiecinieku liecību, Condona ziņojumā tiek apgalvots, pēdējā 21. gada laikā veiktie NLO pētījumi nav uzskatāmi par zinātniski vērtīgiem. Rūpīgi apsverot esam secinājuši, iespējams nav pamatojuma veikt tālāku un plašāku NLO izpēti. Pēc Condona ziņojuma izplatīšanas valdība pēkšņi pārtrauca visu NLO fenomenu izpēti. 1969. gada 17. decembrī gaisa spēki oficiāli slēdz projektu Zilā grāmata. Pirms ziņojuma izplatīšanas James McDonalds apgalvo presē, ka izmeklēšana tika plānota kā neveiksmīga. Tās dienas avīzes rakstā tiek apgalvots. Viņš atkārtoja apsūdzības, ka centrālā izmeklēšanas pārvalde ir likusi gaisa spēkiem atspēkot NLO ziņojumus. Tāda cip politika tika izmantota 1953. gadā un tiek turpināta vēl šodien. Vairums zinātnieku, vairums cilvēku, kas ieņem vadošus amatus valsts aparātā vai presē, vai citus ietekmīgus amatus, ja viņi runās par šo tēmu, tiks ātri vien izsmieti. Šķiet, ka valdība darīs jebko, lai kontrolētu informāciju par NLO klātbūtni. Bet tā nevarēja kontrolēt pieaugošos draudus. Nākamās 10 gadus laikā Amerika izstrādā citādu enerģijas veidu, lai apmierinātu savas vajadzības. Šī enerģija iespējams izraisīja tiešu citplanētiešu interesi par mums. 1977. gadā ekonomiskā spriedze un Ziemeļamerikas enerģijas krīze ir radījusi saspīlējumu sabiedrībā. ASV prezidents Kārters paziņo amerikāņiem, ka enerģijas krīze ir tieši un klātesošs drauds mūsu nācijai. Bet vai Kārters runā par tuvo austrumu naftas krīzi vai citplanētiešu draudiem? 12. jūlijas. Ņujorkas štats. Pilsēta, kas nekad neguļ, ir pārsteidzoši klusa. Sērija veida slepkava, kas pazīstams kā Sema dēls, nesen uzbrucis savam 6. upurim. Bet Ņujorka piedzīvo vēl šokējošāko ārpuszemes uzbrukumu. Ceļā uz mājām ģimene pamana 2 neidentificētus lidaparātus, kas nolaižas virs atomelektrostacijas Indian Pointā. Lielceļu drīz piepilda apturētas automašīnas un skatītāji, kas apbrīnā vēro lidaparātus virs spēkstacijas. Tie ir nedabīgi klusi. Virs lidaparātiem rotē sarkanas, zaļas un zilas gaismas. Vai tie novēro Indian Pointas atomelektrostaciju?
Ir NLO gadījumi, kad tie parādās un atslēdz atomelektrostaciju uz vairākām minūtēm. Tie fiziski ietekmē bāzi. Dučiem liecinieku ziņo par NLO novērojumiem to vakar. Nākamajā dienā, tikai 50 km uz dienvidiem no Indiana Pointas, atomelektrostacijas, Ņujorkas pilsētu piemeklē vēl viens postošs trāvas pārrāvums. Simtiem veikalu un māju tiek izlaupīti. Trakojošas liesmas iznīcina veselus rajonus. Brodvejā vien tiek iznīcināti 35 kvartāli. Policisti un ugunsdzēsēji cenšas uzturēt kaut nelielu kārtību, bet pilsētu ir pārņēmis pilnīgs haoss. Vairāk nekā 55 policisti tiek ievainoti un vairāk nekā 4500 cilvēku tiek arestēti. No rīta, saulē lecot, pilsētu joprojām plosa uguns. Ņujorkas mērs Ebs Bīns pastāsta presē, ka strāvas zudums apdraudēja mūsu drošību un nopietni ietekmēja ekonomiku. Mums bez iemesla nācās pārciest baisu nakti rajonos, kas tika izlaupīti un nodedzināti. Ņujorka pamazām atgūstas un tiek atjaunota. Bet tuvākajā desmitgadē cilvēce atradīs jaunus veidus, kā remdēt savas slāpes pēc enerģijas un tehnoloģijām. Vai mūsu pieaugušā atkarība no enerģijas padara mūs vēl jūtīgākus pēc citplanētiešu darbībām? NLO joprojām tiek novēroti virs atomelektrostacijām visā pasaulē. Kāpēc NLO piesaista atomenerģija? Vai tas ir tikai ēdas degvielas uzpildes avots? Ja tā, tad jājautā. Kas notiks, ja mūsu atomenerģijas jauda vairs neapmierinās viņu pieaugošās vajadzības? Turpinājumā, vai citplanētiešu slāpes pēc enerģijas apdraud visas dzīvības avotu uz Zemes? Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties Slepenās lietas citplanētieši. Eksperti uzskata, ka NLO iespējams jau gadu desmitiem sūc enerģiju no mūsu infrastruktūras, izraisot strāvas pārrāvumus un hausu. Pieaugot mūsu atkarībai no tehnoloģijām, pieaug nepieciešamība pēc enerģijas. No komunikācijām līdz finanšu iestādēm un slimnīcu operāciju zālēm. Pat policija un armija paļaujas uz datoriem un elektroniku, lai pasargātu iedzīvotājus. Globāls strāvas zudums mūs paralizētu. Mēs būtu pilnīgi neaizsargāti pret uzbrukumu. Iekšēju vai ārēju. Bet kāds var būt iemesls? Cik daudz enerģijas ir nepieciešams lidaparātam, lai lidotu ar ātrumu 8 līdz 16 tūkstoši km/h? Saprotams, ka liels daudzums enerģijas. Enerģijas sniegšana ārpus Zemes sugai, kas spēj ceļot vairāku galaktiku ietvaros, var ātri iztērēt Zemes dabas resursus. Un ja Zeme vairs nebūs degvielas avots, kas tad? Saule ir lielākais enerģijas avots mūsu galaktikā, kas ražo 384,6 septiljonus vatu sekundē un nodrošina visu dzīvību uz mūsu planētas. Bet 2012. gadā NASA Saules dinamikas observatorija nofilmēja NLO, kas savienojās ar Sauli, lai pēc tam aiztrauktos izplatījumā. Vai tas pierāda, ka Saule ir viņu nākamais mērķis? Un vai pat ar zvaigznes enerģiju pietiek, lai apmierinātu citplanētiešu enerģijas patēriņu? Eksperti uzskata, ka citplanētieši spētu izsūkt Sauli, mūsu planētas dzīvības avotu. Un ja tā, vai viņi gatavojas cilvēci atstāt tumsā uz mūžīgiem laikiem? Jūs skatījāties Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.